Es nesaku, ka pilsētnieks nav strādīgs, bet mums tā nedaudz izturība varbūt ir lielāka. Pirmkārt jau man liekas, ka bērniem ir forši dzīvot laukos. Brīvība. Es varu lielā mērā būt neatkarīgs. Es pats plānoju savu laiku. Pats pa sevi, jā. Sākām tā kā bridām pa dubļiem, tur nebija ferma uztaisīta. Tās 20 govis līdz decembrim dzīvoja ārā, un tad tur sakot, es domāju, ceļās, jau tā ferma ceļās. Man brālis jaunākais ir veterinārā ārsts. No sākumā viņš te parādīja, kas pa kam. Katru reizi jau neizsauksi to ārstu vai ko. Man 39. Kā no bērna kājas. Toreiz jau kā jau visiem tas gojas. Tad tētis bija saimnieks šeit. Strādā dūšīgi. Tas varētu teikt piemērs visiem. Tad tā izvēle it kā bija vai nu tā pa īstam sāk kaut ko darīt, tā. Plāni līdz 350 goju. Ideja jau galvenā tāda, ka tas Latvijas piens pieder jau pašiem zemniekiem. Tagad 600 saimnieku kaut kur apvienojušies tajā kooperatīvā. Tāpat kā trose, ja viņa savīta no maziem metāla stieplītēm, katru stieplīti viegli pārrāt. Bet ar lielu trosi var pavilkt lielu vezumu, tāpat ir, ja mēs. Mēs jau esam tie noteicēji.